savukārt P12 ir 680 dzirgspēki. Ja mēs skatītos tikai pēc nosaukuma, tad Volvo EX60 būtu tikai kārtējs elektriskais Volvo. Patiesībā tā automašīna ir ļoti neparasta, jo tajā viss ir citādi nekā pārējos Volvo. Durvju rokturi, motori, tas, kā ir iekārtots salons, un arī tas, kā tā mašīna brauc. Tas, kas būs jāiemācās no jauna, ir Volvo modeļu klasifikācija. Šis ir EX60 P10. Tas nozīmē, ka mums ir visu riteņu piedzeņu un vidējā līmeņa jauda. Ir modelis, kas ir mazliet vājāks un ar vienu motoru, tas ir P6, savukārt P12 ir 680 dzirgspēki. EX60 nav nekāds lētais automobīls, taču salons ir uzsvērti lakonisks, varētu pat teikt, ka askētisks, jo te nav nekādu lieku detaļu. Paneļa augšdaļa ir apšūta ar audumu, tas arī ir jaunums Volvo. Stūres forma ir tāda, kādu citos Volvo neieraudzīsiet, un tās pogas arī darbojās citādi. Visa regulēšana ir no ekrāna un caur pašu stūri, tātad gan spoguļiem, gan stūrei, un arī te pa vidu ir izmaiņas, jo šeit nav apakšā kaste, kā citos automobīļos. Te ir vienkārši izbīdām atvilkni, kurā mums ir glāžu turētāji. Un kaut gan EX60 jebkurā savā komplektācijā ir besīgi jaudīgs automobīls, Volvo tomēr mums atgādina, ka viņi ir tie, kas izdomāja drošas automašīnas, jo uz drošības jostas sprādes ir rakstīts kopš 1959. gada. Tātad tas ir tas gads, kad Volvo ieviesa drošības jostas pasažieru automašīnās.